Labrīt, copmaņi! Kur reģistrācijas? Kopā 100 gramiem. Nē, viņš nav bijis. Ilgi nav bijis. Kādreiz biju. Pērka, it kā parādās, ka es samaksāts, bet apstiprinājums es cēlas lietām nenāk. Tā vienkārši izskatās. Nu, Breitliņš jau kabatā līdzai. Jā, Rīgas Te jau baigie lomi nav. Jā, tā jau. Te jāņem līdzi. Īstam maškašķarniekam liela soma līdzi, pilna ar zivīm jau. Jā, Saka, cik paņēma līdz kilograms? Nevienu. Jā, rais vaļā rādi. Šeit zivju nav. Čau visiem. Esam Sačos, Zivs, kas šeit vispār nemaz nav. Jā. Lalda ezerā. Reģistrācija izgājām cauri. Cilvēku. Izskatās diezgan daudz. Iesim klausīsimies tur tos visus noteikumus. Vispārējo. Un tad jau iesim rādīsim, ko katrs māk. Krastā rosās, gatavojamies. Ezers diezgan liels, bet esot nogriezts tā vieta, kur drīkstēs makšķēt, es saprotu starp tiem karogiem. Tad jau redzēs, kā ies. Nav jausmas. Pirmo reizi šitā ezerā. Tāpēc kā nu ies, tā nu ies. Labākās vietas esot izgrieztas ārā, tur netiekot klāt tā vietējie stāsti. Jau izšaut karoks. Tā izskatās. Tur lielā ūdeņa. Tam ir ūdeņa. Dienu īri. Pārvodīju šodien ledus ir drošs 35 centimetri, tā kā nav par ko satraukties. Skatījos arī tos rezultātus. Sektoru iezīmēs tā, taisa līnija no krasta pa karogiem, jā. Viena līnija un otra rekurs, tas karogs un lāps arī no krasta līdz krastam. Ja ir kaut kas sakāms, nākam sakāms, visi džentelmeņi tiksim skaidrībā. Iedot start. Iet meklēt. Gan sausā barība līdzi, gan rupmaizi, ne? Kad jūs skatījāties Lielupē, tad es arī ar salmo iebaroju. Neviena zivu nebija. Baroju gan Lielupē, gan Babītas ezerā. Copas nebija. Paņēmu līdzi nodrošinājos ar rupmaizi kantēno. Nu, sākšu ar viņu barināt. Plāns tāds, laikam, sākumā ņemšu 2 makšķers, ūdu tagad nelikšu. Pastīsimies, kā ies. Jāmēģina saraut. Ko? Āliņi piebrināti. Jāmērcē tārps. Pagaidām rupmaizi sabēju. Nekādu pirkto barību nelietoju. Ko cek? Te jābūt kā biezam zivī. Nu, tāpēc es arī sāku šito vietu. Tur baigi dziļais. Pārsvarā dziļums tam ezeram tāds 10, 7, 8 metri, te pie zālēm 3 metri 2. Tāpat kārtīgs dziļums. Stāvi krasti. Sliekas, baltie tā.
Tur no Babītas ezera vēl motīļu dzīvi izrādās. Veikalā motīļu nebija. Šito filmēt arī varēja? Jā. Kādreiz pie epizodāties, lai tur mierīgi lejā maistas viņas kaut kur pusūdnī stāv, tad vismaz lejā laižot mierīgi apskaties, kurā dziļumā. Dīperi jau parāda, bet Tas ir interesanti. tas te ir interesantāk lejā, te redz, kāda viņam tā uzvedība. Baigi labi redz. Tie ir kaut kādi, bet dzīve nav neviena. Dzīves nav. Es griezīšu tā lēnām riņķī, lai Bet nebarināja, ja? nē. Tad tā duļķīt uzsit. Tie ir kaut kāda ūdens auglē, Kad akmeņi vai kaut kas tāds. jeb akmenīši kaut kādi, jā. Akmenīs, vai? Stāsti, kas notika? Nokod murmišku. Nokoda vormišku. Līdeks izbadējušās. Mazās nedabū. Ēd vormiškas. Kas? Bet žēl, ka maziņi. Nav. Pagaidām nav. Nav. Īsti nevienam nekā nav. Sest. Jā, mēģina asars padzenāt. Kā tā domā, kaut kas mums jāsāk raustīt. Tā barā sasēdušies, droši vien viss dzīves ķert ārā, ne? Ķeram un sapam uzreiz. Jā, es jau skatos. Grilējās visi jau tagad. Kaut kas ir, nav? Ir. Kaut ko dabūji? Tas ir izdiv. Kā policijai ķerās? Jā, normāli. Normāli? Jā, tas nav. Kādam ir arī kaut kas noķerts. No paša rīta. Pa to āliņģi viss. Tā jau reka te uzvarēs. Pats pirmo reizi mūžā šī tāda asars augšņa ezerā. Vienmēr visu laiku sīkie. Uzvērt ārā uz ledus to lielā. Nu, tā jau šitā boigiem mormi. Tā tu uz ko? Uz blitka? Mormiški. Mormišku. Balta. Ei, Pirmo reizi dzīvē šitam. Bet tas bija no paša rīta viss. Tas bija vot reāli pirmā pusstunda stunda. Viss arī ar pašu. Vispār vairs nien copi. No sākuma maziņa iznāca. Te lielie, tu viena āliņa pirmajā tieši. I viss, te visu tajā. Vispār klusums. Zirkam izrādās arī ķērās baltās zīves. Jā. Asarīši. Asar. Tāds ir kāda baltā. Kurš? Vietējais? Rujenes. Rūjens. Neliela. Jā, tā jau skats izsaka. Man ir lielāks, man liekas. Andrei, good fruit. Man bija tītīgi. Mums ir pārni uzsildīti jau. Viņš droši vien labāk esi. Tas uz mūrmūru, jā? Kā jums? Neskaitās. Nulle. Kā tev? Arī nulle. Abiem pa nulēm. Mēs brauksim sildīties. Nu rekā. Atkal bez zivīm. Kaut kā neiet galīgi. Ne es vienīgais bez zivīm. Šodien faktiski tāds diezgan laiks ļoti slikts. Laikapstākļi. Nezinu, sabarināja, ja, tur bija jau tāda baigi viltīgais plāns. Uz rupmaizi, tā kā prekšu barība atsevišķi. Domāju, varbūt uz vienu nebūs nāks uz otru. Bet tā kā vietējie te zināja, kur skriet, kaut ko izrāva.
Un rek tam rūjienietim, tam jau arī bija kilogramu salasī. Nu, masтерство, есть мастерство. Risks nav, ja 100 gramu ir otrā vieta. Visi brauc prom. Nu kā tev? Nu kā? Vēl viens cops te bija, bet tāds piesitiens kaut kāds un viss. Baigi. Ja jau būtu, te jau varētu lielīties. Piedīgi. Ar vispār tik kādam kaut kas bija vai? Jāsari. Tas lielāk, tas ir nekā nav. Kas? Nu kā, Šmiltens XC nostartēja šitā. Nebija. Diemžēl. Nav topis nav. Topis nav. Lielākā daļai nebija. Jā. Prieks bija redzēt. Uz nākošu var braukt? Jā. Jā. Ja es domāju, ka laiks būs, tad jā, noteikti braukt. Jā, nu tad jau varbūt tiksimies. Davai, veiksmīgi. 1:23, nu vēl pusstundu. Vēl ir 1, 2, 3, 4, 5, 6 entuziasti. Bet nu mēs jau viņus negaidīsim. Principā uzvarētāji visticamāk mēs zinām. Policists ar asariem. Tā kā laidīšu, ka uz mājām baigi izmirks labs sniegs. Vispār lietas, sniegs labs. Tā kā jātais upeņu karstais dzēriens. Jāsēž un segas. Nu kaut kā tā šoreiz. Top beidzās atkal ar 0 manā izpildījumā. Nu kā vienmēr kādam pa zīvīt tiek. Bet nu vairākums šodien te vispār pa 0. Nu, apdomāšu, vēl ir nākošā nedēļa. Nākošā sestdiena arī ir sacensības. Varbūt tās piedalīšos arī tajās. Man te kolēģis teicās, ka tur labāk ķeroties. Nekā šeit, nezinu. Ir vēl plāns uz Peipusu aizbraukt. Ļoti gribētos. Bet tur jau arī jātiek. Kā tik līdz turienē vēl nav zināms. Tā kā un šādi. Tā kā pagaidām visiem kaut kā tā. Tiekamies nākošajā reizē. Čau!